Šis jautājums, kādus es uzdotu jautājumus dzīvokļa īpašniekam. Ļoti garš saraksts. Ņemot vērā, ka es darbojos nekustamiem īpašumiem jau kādu diezgan lielu laiku. Es minēšu ātri, lai ir galvenās intrikas, kas man uzreiz nāk prātā, jo es teikšu godīgi, šim jautājumam man nāk no gaisa. Kas ir apsaimniekotājs, kāds ir nekustamā īpašuma nodoklis, vai zeme ir īpašumā, vai zeme tiek nomāta, kāda apsaimniekošana, kādi ir uzkrājumi, kādi ir parādi. Protams, man būs svarīgi pirms skatīties īpašumu, vai māja ir renovēta, vai māja nav renovēta, kādi ir kaimiņi, vai visas būvniecības, kas ir veiktas, remontdarbi ir legāli saskaņoti, vai nav nelikumīgas būvniecības. Protams, interesē, kādi ir ikmēneša rēķini, kādi ir vasaras rēķini, kādi ir ziemas rēķini, kādas ir apsaimniekošanas maksas par kvadrātmetru, jo mēs zinām arī šogad ļoti daudz apsaimniekotāju ceļ savas maksas par kvadrātmetriem. Es noteikti jautātu, kad ir mainīta elektroinstalācija, kas notiek ar stāvvadiem mājā pašā. Protams, man svarīgi būtu arī, kurā stāvā atrodas šis dzīvoklis, jo daudzām mājām, ja māja ir renovēta, ļoti labi uzturēta un māju dzīvokļu īpašnieki rūpējās, arī apsaimniekotais, tad nav daudz siltuma zudumu vai nav ļoti liela atšķirības starp 1. un 5. stāvu vai 1. un 12. Tie laikam būtu paši tādi svarīgākie.